Jau vairākus gadus mēs novērojam Latvijā un patiesībā arī citās Baltijas valstīs to, ka atsevišķi cilvēki vai cilvēku grupas organizē jauniešu braucienus uz tā saucamajām militāri patriotiskajām nometnēm vai nu Krievijā vai kādā no Krievijas satelītu valstīm. Un lielā mērā šeit ir varbūt tās vairāk iemesli, kādēļ tas notiek, un vairākas lietas, ko varbūt vajadzētu darīt, lai tas vairāk nenotiktu. Jo ir skaidrs, ka iesaistoties šāda veida nometnēs, pirmām kārtām mēs radam jaunatnē ilūziju par to, ka citur ir labāk nekā pie mums, par to, ka tas patriotisms ir varbūt tās kaut kas pievilcīgāks nekā tas patriotisms, kas ir šeit Latvijā. Un, protams, ka šis militārais piestiens arī rada tādu ilūziju tai paaudzei, kas nav piedzīvojusi Padomju Savienību, par to, ka agrāk šis nedemokrātiskais komunistiskais režīms ir bijis kaut kas pozitīvs un labs, kas būtu jāatbalsta, kas būtu varbūt jāatjauno un pēc kā būtu, teiksim tā, jāsēro vai viņš jāsvin. Un runājot par organizētājiem, es domāju, ka šeit vajadzētu pielikt pūles, pirmām kārtām tomēr neradīt situāciju, kur cilvēki var tā vienkārši brīvi vervēt jauniešus, kas nav pilngadīgi, un viņus vest uz šāda veida nometnēm vai nu Krievijā vai Armēnijā vai kaut kur citur. Otrām kārtām, protams, mums ir jābūt arī labam un labākam pozitīvajam piedāvājumam šeit uz vietas, lai šie jaunieši varētu iestāties jaunsardzē, varētu iet pēc tam zemes sardzē, varētu nodarboties dažādos varbūt sporta klubos vai jebkura cita, teiksim, jebkurās citās aktivitātēs, kas jauniešus piesaista. Bet jāsaprot arī tas, ka ar labu piedāvājumu vien mēs šāda veida aktivitātes nespēsim apturēt. Un, protams, tas, ko es arī teicu vairākus gadus atpakaļ, gan šiem jauniešiem, gan šo jauniešu vecākiem ir jāsaprot, ka ja viņu bērni piedalās vai nu šāda veida nometnēs, vai nedod Dievs vēl paskatās kaut kur teroristu virzienā tuvajos austrumos, tad viņu iespējas pēc tam, dēļ šīs jaunības vai bērnības kļūdas, iespējas pēc tam izvēlēties kādu labu profesiju, nokļūt kādā labā pozīcijā, būs daudz ierobežotāks, jo viņiem būs uzlikt šis zīmogs, ka viņi šādās vietās ir bijuši. Un, vajadzētu 7 reizes nomērīt, pirms kāds no vecākiem ļauj šiem bērniem tur doties. Jo skaidrs, ja bērniem ir un jauniešiem ir zem 18 gadu, tad bez vecāka atļaujas tas nevar notikt. Tātad šeit ir acīm redzot arī vecāki bijuši tie, kas ir to atbalstījuši vai vismaz nav iebilduši, un viņi būs atbildīgi par to, ka šiem jauniešiem nākotnē varētu būt kādas problēmas, teiksim, veidot veiksmīgu karjeru. Noslēdzot, mums vajadzētu Latvijā vispirms neļaut šiem cilvēkiem izvērst tādu veidu kampaņas. Tas ir tīri ierobežojoša rakstura darbības, un to mēs darījām jau tad, kad es biju aizsardzības ministrijā, centāmies, teiksim, vērst uzmanību uz šo. Un, protams, paralēli ir jābūt arī kaut kādām pozitīvām piedāvājumam, lai šie jaunieši būtu imūni un viņiem būtu citas iespējas nodarboties šeit uz vietas ar kaut ko prātīgāku.